Labrīt! Prieks jūs visus redzēt. Mani sauc Katrīna Gulbis, esmu Rīgas IT demo centra vadītāja. Paldies par jūsu laiku, ka veltījāt šorīt atnākt brokastīs pie mums. Gada nogale parasti tradicionāli ir laiks, un kad visi mēs pārdomājam izdarīto, apņemamies kādus krietnos solījumus uz nākošo gadu. Un tad šodien ir tā reize, ka Rīgas IT demo centrs pastāstīs, ko tad mēs ar mūsu kolēģiem esam sagādājuši, sastrādājuši šogad un kāds ir nākošā gada apņemšanās. Tā ziemeļnieciski mēs jau esam tāda atturīga nācija, kad ne tikai nesanāk presē un sabiedrībai varbūt pastāstīt par saviem sasniegumiem, bet arī kolēģiem un sadarbības partneriem un klientiem. Tāpēc esam sapulcējušies šodien kopā, lai tad vienu vietu visiem izstāstītu, kādi ir jaunumi. Kā pirmais runātājs es aicinātu Lilītu Parām, Latvijas IT klāstera izpildirektori, un dodu vārdu viņai. Paldies! Labrīt! Labrīt visiem! Labrīt arī tiem, kas mums skatās kaut kur tālumā, jo mums šodien notiek arī tiešraide. Un man tiešām liels prieks jūs sveikt vēl joprojām šīs esošajās telpās un arī gada nogalē jau, jo ja es visus jūs nepaspēšu varbūt otrais satikt, tad arī uz gadu ir jāatskatās kā uz kaut ko labu. Un es domāju, ka mums ir ko pastāstīt, ir ko sevi un jūs paslavēt, un ar to mēs arī lepojamies, jo IT klāsteris ir paveicis šo lielo darbu kopš 2012. gada. Mēs atklājām šo demo centru. Tajā laikā mēs atklājām demo centru Igaunijas Latvijas projekta ietverā. Kopā vēl tika atvērti demo centri Ventspilī un Tartu. Pēc tam mēs inicijējām, tieši mūsu klāsteris inicijēja projektu Latvijas, Igaunijas, Krievijas pārobežu projektu ietverā, pa ko mēs esam pateicīgi projektu apstiprināja, un pie mums pievienojās demo centra tīklā Tallina, kas ir vecāks demo centrs, un šogad arī Sanktpēterburga tika atvērta. Un līdz ar to mēs pašlaik varam lepoties, viesi nāk pie mums. Mums šo 2,5 gadu laikā ir gandrīz 3000 bijuši viesi kopā gan ārvalstu, gan Latvijas, un mēs vienmēr varam norādīt, ka ir šīs visās minētajās pilsētās, ko es minēju, iespējams arī tur aizbraukt un uzzināt, kas vēl ir jauns. Tāpat mēs arī vedam viņus pie mums un stāstam, kas ir jauns, un arī mūsu uzņēmuma risinājums un demo versijas mēs prezentējam, braucot pie kolēģiem citos demo centru tīklos, un ar to mēs arī lepojamies. Un, protams, mēs ļoti lepojamies ar visiem notikumiem, ko jūs šodien dzirdēsiet, kas mūs sagaida nākošajā gadā. Par to mazliet plašāk noteikti pēc tam Katrīna stāstīs. Bet es gribu minēt to, ka bez jūsu uzņēmuma, bet mūsu IT uzņēmuma sasniegumiem mums nebūtu demo centrs, mums nebūtu arī ko rādīt. Līdz ar to es esmu tiešām pateicīgā, kā es šodien minēju arī Čālai TV, nevajag IT nozarei plašus laukus, nevajag daudzus mežu hektārus, nevajag rūpnīcas ar ļoti daudziem darbgaldiem, bet mums vajag gudras galvas, mums vajag gudrām galvām, gudras smadzenes. Un mēs esam priecīgi, ka mūsu uzņēmumi ir pasaulē atpazīti, un mēs kā klāsteris ļoti cenšamies virzīt uzņēmumus uz eksportu, palīdzam marketinga aktivitātēm, un, protams, demo centrs ir kā viens no karstajiem marketinga, teiksim, punktiem un satikšanās punktiem, kur šeit izstāstīt par to, kas mums notiek. Nākošā pusgadā noteikti mūsu aktivitātes būs daudz savādāks, bet katrā gadījumā Latvijas sabiedrībā es gribu vērst uzmanību, mēs nekur nepazudīsim, mēs būsim ar jums, mēs būsim izmantojot tehnoloģijas caur mūsu mājaslapu, mēs visu laiku uzturēsim dzīvu saikni ar jums, un noteikti pēc 1. jūlija mēs atsāksim pilnīgi dzīvi daudz krāšņāku, savādāku un interesantāku vēl nekā ir bijis līdz šim. Un vēl es gribu teikt lielu paldies visiem atbalstītājiem, kas mums ir palīdzējuši uzturēt gan šo demo centru, kas mums ir bijis Lattelekoms, mums pirmie atbalstītāji bija FMS, Tieto Latvija,
Tāpat mums šogad mūs saklausīja un ļoti sadarboties grib starp nozarē. Tas mums ir atbalstītājs Pūra šokolāde, ar ko mēs lepojamies, un visi mūsu ārvalstu viesi priecājās. Un uz nākošo gadu mēs esam lielu paldies parādā mūsu lieldraugam LG Electronics. Es domāju, ka mūsu pulciņam piepulcēsies vēl daudzi, lai mēs varētu Latviju parādīt vislabākajā gaismā. Bet šodien priecāsimies par to, ko mūsu kolēģi sarūpējuši jums, un šoreiz sarūpējuši ne tikai garšīgas uzkodas un Pūra šokolādi, bet noteikti sarūpējuši garšīgas lietas jūsu smadzenēm un saprašanai. Tā kā, lai ir raženas šīs brokastis un lai tās ir garšīgas visādā nozīmē. Lai veicās! Paldies! Labdien, man sauc Jānis Bergs, es esmu FMS uzņēmuma izpilddirektors. Es parādīšu vizītkarti, te tas logo mūsējais ir. Un mūsu firma galvenokārt nodarbojas ar grāmatvedības, personāla vadības algu aprēķinu programmām. Droši vien, kad kāda puse Latvijas griežās uz tā mūsu horizontu, tā varētu pieticīgi vērtēt. Tas ir gan SEB banka, gan DNB bankā, gan daudzas valsts iestādes, pašvaldības, Rīgas doma, Rīgas ūdens, Rīgas nama pārvaldnieks. Tā diezgan liela klienti, un ja mēs apstājamies kaut kur, tā mūsu programma apstājās, tad es par to uzzinu ļoti ātri no zvaniem klientu. Un kā jūs ziniet, tad mūsu uzņēmumu jūnijā iegādājās tāds norvēģu uzņēmums Visma. Un tagad mēs esam 100% meitas uzņēmums tai Vismai. Un tad es arī varu drusku ar jums padalīties un pastāstīt, kā tas ir. Jo jau ir kādi jūnijas, jūlijas, augusts, septembris, oktobris, novembris. 6 mēneši. Pusgadu jau dzīvojam Vismā. Pats FMS tā tad ir apmēram 200 cilvēki. Un galvenokārt mēs strādājam uz Latvijas tirgu. Mums ir nedaudz klienti Lietuvā, mums ir nedaudz projekti arī Polijā un Šveicē, bet varētu teikt tā, tur 90% no viss, kas notiekās, tas notiekās Latvijā. Un saistīts ar grāmatvedību, vai arī ar programmatūras izstrādi, vai arī ar datu noliktavām, tādām lietām. Caurmērā šis gads mums bija tāds eiro tur nokopšanas un, teiksim, visu to eiro seku likvidācijas gads, tā varētu teikt, jo mums bija ļoti daudz darba saistībā ar pārēju uz eiro, kas tā tad notika šī gada sākumā, un, protams, darbi tur turpinājās vēl labu laiku šajā gadā. Varētu teikt, no eiro mēs esam atkopušies un stabilizējušies, un tā kā var teikt, šī tēma ir noslēgta, un ejam uz priekšu. Ir daudz jauni projekti, notiek attīstība Latvijā. Un sākās arī kaut kāda attīstība saistībā ar Vismu, ar Vismas grupu. Daži vārdi par Vismu. Visma ir, es domāju, lielākais Ziemeļvalstu IT uzņēmums, kas tieši specializējās grāmatvedībā, algās, payrolā tā saucamajā un personālvadības risinājumos, un vis kaut kādās arī citās, tādās saistītās ar uzņēmumu uzskaiti, uzņēmumu procesiem, uzņēmumu efektivizāciju lietās. Vismā strādā apmēram 6000 darbinieki. Viņam gada apgrozījums ir pie 1 miljārdu eiro. Gada peļņa ir apmēram 200 miljonu eiro. Tātad tāds liels. Ar lielu tirgus daļu Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Holandē. Un ar dažādiem uzņēmumiem vēl Lietuvā, Rumānijā, Īrijā un vēl šur tur. Tāds paliels paprāvs veidojums. Kas attiecās uz mūsu plāniem saistībā ar Vismu, tad laikam tā pirmā informācija, pirmā ziņa ir tāda, kad ar janvāru FMS mainīs nosaukumu. Un, diemžēl mēs FMS, tā teikt, noliksim vēstures anālēs uz muzejā, un uzņēmuma nosaukums tiks mainīts uz Visma Enterprise. Tātad šīs te logo mums parādīsies. Kaut kur arī gada vidū mums māja parādīsies redzamā vietā. Un tā, kad mēs kļūsim tādi tā kā redzamāki Rīgā un priekš cilvēkiem no Ziemeļvalstīm, kas atbrauks uz Rīgu, viņi pazīst to Vismas logo. Tad, kad es atbraucu uz Oslo un iekāpju lidostas ekspresī un braucu no lidostas uz centru,
un tur katrā vilciena vagonā ir televizors, kas kaut ko rāda, tad ļoti bieži tas televizors rāda Vizmas logo un rāda smaidīgus grāmatvežus, kuriem viss ir labi. Nu, teiksim tā. Tā, kad Vizma ir redzams zīmols Ziemeļvalstīs. Nu, tā kā būtu viena ziņa, protams, kad nosaukuma un logo maiņa, tas vēl pats par sevi droši vien klientiem nozīmē tik daudz, kad tas ir tāds apliecinājums vai apstiprinājums, kad Vizma ir šeit uz ilgu laiku, un tas ir partneris, kas ir drošs partneris, kas ir liels un finansiāli stabils partneris, kas aug un attīstās. Otra ziņa ir tāda, kad pakāpeniski mēs sāksim arī no nākamā gada un no tā kā laika uz priekšu ieviest tādus jaunus produktus. Tāpēc, kad Vizma ir, pats uzņēmums tā kā attīstās tā, ka viņš pērk tādus FMS daudz. Vizma gadā nopērk no 10 līdz 13 kompānijām, kurām ir savs produkts un tāda sava, vieta tirgu, savu nišu. Un tad FMS ir viens no tiem. Pārsvarā viņi pērk tos uzņēmumus Norvēģijā, Somijā un Ziemeļvalstīs. Baltijā FMS ir pirmais tāds acquisitions, kā saka. Tagad viņi skatās arī Igaunijā uz dažām firmām. Tā paplašināšanās Baltijā arī noteikti turpināsies no Vizmas puses. Bet tad nākotnē mums ir plāni arī šādus tādus labus produktus, kas ir pierādījuši sev citos tirgos, tā kā nest uz Latviju, paplašināt tātad to savu piedāvājumu, jauni interesanti produkti uzņēmumiem. Un otrs plāns ir tāds, ka no nākošā gada janvāra arī Vizma atvērs Latvijā tā saucamo sourcing centru. Un tā ir tāda tendence, par ko varbūt tās arī laikam raksta žurnālisti pēdējā laikā, man liekas arī Irā vai kur es esmu lasījis, bet tā neapšaubām ir tāda tendence, ka Ziemeļvalstu uzņēmumi Baltijā ver vaļā tādus ārpakalpojumu sniegšanas centrus, kur viņi pārnes darba vietas no Skandināvijas uz Baltiju, tāpēc, ka šeit ir lētāk. Šeit ir 4-5 reizes lētāk nekā Norvēģijā darīt to pašu. Un tie sourcing centri aug tā kā sēnes pēc lietus. Tagad mēs varam ar janvāri vaļā, mums nākamajā gadā ir plāns 50 darba vietas, aiznākamajā gadā vēl 150 darba vietas, un kaut kur tā nostabilizēties ap 200-300 cilvēkiem Vizmas sourcing centrā, kur darbinieki strādās tikai uz Ziemeļvalstu tirgu. Un tātad blakām FMS-am, FMS ir apmēram 200 cilvēki. Domāju, ja paskatītos un paskaitītu, cik tādi sourcing centri Rīgā ir, tad viņi ir daudz. Ir Evrijas, SEB banka ir sourcing centrs, Tele2 ir sourcing centrs, Accenture ir liels, Tieto ir diezgan liels. Un tā tendence ir tāda, ka tam visam turpināties. Kāpēc? Tāpēc, kad izmaksas ir lētākas, kultūras ir diezgan tuvas un tomēr cilvēki pie mums ir atbildīgi un strādā labi. Un nav problēmas ar visādām darba atļaujām, vīzām un tā tālāk. Mēs esam Eiropas Savienībā. Ņemt indiešus vai ņemt ukraiņus vai krievus vai baltkrievus, tas uzreiz ir diezgan liels administratīvs sloks, tur kārtot visas darba atļaujas un tā tālāk. Tā, kad tāda lieta. Ko varētu aicināt mūsu valdīšanu? Visādas dažādas ekonomikas ministrijā atbalsta programmas, kas atbalsta lielas ražošanas, kaut kāda rūpnīca celtniecība, tādas lielas investīcijas. Nav pilnīgi nekāda atbalsta šim te pakalpojumu biznesam, kas ir labi apmaksātas darba vietas īstenībā, kas ir, teiksim, civilizēta darba kultūra, kur, es domāju, kopumā Latvijas ekonomika iegūst ļoti ievērojams ieņēmums no nodokļiem caur šiem sourcing centriem, mazina bezdarbu, veicina kontaktus pa Ziemeļvalstīm, tie cilvēki pastrādā, viņi varbūt taisa kādreiz startupi, viņi nodibina kontaktus, viņi sapazīstās. Tas rada tā kā to auglīgo vidi, kas ir ļoti nepieciešama inovācijām un attīstībai un tādiem reģionāliem kontaktiem. Domāju, būtu svarīgi, lai arī jaunā valdība pievērstos tam un atbalstītu šādus te veidojumus. Pašlaik atbalsts nav nekāds. Eiropas tur programmas, kaut kādi Eiropas projekti, kas ir sarežģīti, birokrātiski, grūti, bet tāda tieši atbalsta nav. Līdz ar to daudz kur iegūst arī Igaunija. Es zinu vairākus gadījumus, ņemot vērā arī pašreizējo ģeopolitisko situāciju, kas notiek ar Krieviju, Ukrainu.
kad Krievu firmas, globālas firmas, emigrē no Krievijas, tādēļ, kad ir sankcijas, piegriež internetu, un viņi meklē, kur pārcelt savus darbiniekus. Es zinu vairākus gadījumus, ka tas ir noticis gan Lietuvā, uz Viļņu, gan Tallinā, tieši tādas labvēlīgākas, atbalstošākas valdību politikas dēļ. Tā. Nu, tas, laikam, ir īsumā viss stāsts. Tad, kad mēs taisīsim rebrandingu, mainīsim nosaukumu, tad mēs arī taisīsim preses konferences, stāstīsim sīkāk par to. Tad, kad atvērsim sourcing centru janvārī, tad arī jaunais sourcing centra direktors, kas jau ir izvēlēts un ir zināms, viņš tad arī pastāstīs vairāk par tiem plāniem un tām darba vietām un plānoto attīstību. Labdien! Es esmu Vita Viese no uzņēmuma Rix Technologies. Un šodien es jums vēlos pastāstīt par vienu no mūsu risinājumiem, ko esam ieviesuši Zemkopības ministrijas resorā. Tā kā, dažkārt ir tā, ka mēs dzirdam par mūsu IT projektiem sliktus vārdus un pārmetumus, kas nav gājis labi, tad es domāju, ka mums ir jāmācās palielīties par to, kas tiešām ir ļoti veiksmīgi sanācis un kur ir bijuši labi ieguvumi. Par to, ka tie nav tukši vārdi, varēs apliecināt mūsu kolēģis pārstāvis no Zemkopības ministrijas, Rihards Kancevičs, kurš ir lietotājs šim te risinājumam, un tātad, jūs varēsiet arī viņam uzdot jautājumus no pirmajiem avotiem, uzzināt detalizētāku informāciju. Jā. Tātad šis risinājums ir Zemkopības ministrijas iestāžu resora vienotās informācijas telpas risinājums. Mēs šo arī risinājumu esam pieteikuši Platīna Pelei, tas ir Zemkopības ministrija, mēs tā kā esam turam īkšķus, bet tā kā arī likte ir izvērtējusi to atbildīgā komisija un šis risinājums ir ticis finālistos, tad arī tas nozīmē, ka šis risinājums ir veiksmīgs un tiešām sniedz to atbalstu, kā tas ir paredzēts e-pārvaldes jomā. Un vienā informatīvajā telpā strādā kopā vairākas iestādes un kopā apvienojot 5 tautsaimniecības virzienus. Tas ir pārtikas, veterinārais, lauksaimniecības, lauku attīstības, zivsaimniecības un meža. Tātad viss, kas saistīti ar Zemkopības ministrijas iestādēm, strādā un darbojas veiksmīgi vienotā vidē, nodrošinot visus ar dokumentiem saistītos procesus. Un tad šī risinājuma ieviešanas mērķis bija nodrošināt to, ka šis visu lielo iestāžu struktūru vienību skaits darbotos kopīgi un vienoti, lai varētu apstrādāt visu to lielo dokumentu kopumu, kas šīm iestādēm ir jāapstrādā, lai to nodrošinātu operatīvi, jo iesaistīto darbinieku skaits ir ļoti liels šajās visās iestādēs. Kopā var pat teikt, ka sistēmas lietotāji šobrīd ir 2760 lietotāji. Un, protams, arī visi šie procesi, kas bija jāapstrādā, bija ārkārtīgi komplicēti, sarežģīti un katrā no šīm iestādēm atsevišķi. Tātad tas bija tāds liels izaicinājums to visu unificēt, apvienot vienotā risinājumā. Lai, protams, atbrīvotu darbiniekus no tādiem rutīnas darbiem un samazinātu administratīvo slogu. Un to esam izdarījuši ieviešot mūsu risinājumu Namēs Enterprise, kurš strādā gan pašā ministrijā, gan tās pakļautības iestādēs, lauku atbalsta dienestā, valsts meža dienestā, pārtikas un veterinārijas dienestās, un tātad visās Zemkopības ministrijas pakļautības iestādēs, kurās ir arī virkne struktūra vienība, tas ir vairāk nekā 100. Tad tās ir vietas, kurās tiek saņemti dokumenti no iedzīvotājiem, klientiem, iestādēm pa visu Latvijas teritoriju. Un faktiski, izmantojot šo risinājumu, ir izdevies realizēt arī vienas pieturas aģentūras principu, jo tiesniedzot
savu dokumentu Daugavpilī, kādā citā iestādē, viņš var nonākt tajā iestādē, kurai tas ir adresēts, piemēram, iesniedzot pārtikas veterinārajā dienestā, to var saņemt valsts mežu dienests. Tad pašam klientam nav jātērē laiks, lai šo dokumentu nogādātu adresātam. To var nodot no vienas iestādes otrā, izmantojot šo te risinājumu. Ko tad šis risinājums īsti dara? Tad tiek automatizēti visi tie procesi, kas ir saistīti ar dokumentiem. Sākot no visu dokumentu dzīves cikls tiek realizēts sistēmā. No tā rašanās brīža līdz pat nogādāšanai līdz gala lietotājam, respektīvi klientam. Vai tie ir elektroniskie vai papīri, saņemtie papīra dokumenti tiek digitalizēti, un tālāk apriti veids sistēmā, un tādā pašā veidā tad tiek nodoti arī korespondentam. Un var pateikt to, ka Zemkopības ministrija visus tos dokumentu veidus, kas tiek kancelējā kontrolēti, jau ir pilnībā automatizējusi, un var teikt, ka ir nodrošināts 100% bezpapīru birojas. Pārējās iestādēs vēl uz to ir ko tiekties. Bez tam arī citi procesi tiek automatizēti, tiek nodrošināta arī saskaņošana, kas dažkārt aizņēma pat vairākas dienas un stundas. Tagad darbinieki ir atbrīvoti no šī rutīnas darba, un procesi norit daudz ātrāk. Kā lielu priekšrocību var minēt arī to, ka sistēmai ir iespējama attālinātā pieeja un darbs ar mobilajām iekārtām. Respektīvi, gan vadītāji, gan citi darbinieki atrodoties ārpus biroja, var paveikt savus ikdienas darbus, lai darbi neapstātos. Spēju atskaitīties par saviem uzdevumiem, uzdot tālāk rezolūcijas, saskaņot dokumentus. To var darīt gan no saviem planšetdatoriem, gan no mobilajām iekārtām. No jebkuras vietas, kur ir pieejams internets. Protams, arī līdz ar šī risinājuma ieviešanu ir samazinājies administratīvais sloks, jo visi darba procesi norit daudz ātrāk, kur kādreiz tika kopēti papīri, izdalīti no iestādes uz iestādi. Tagad visas šīs iestādes, strādājot vienotā sistēmā, ar juridiski korekti apmainoties ar dokumentiem, var nodrošināt visu savu veiksmīgo sadarbību. Risinājuma veiksmes stāsts ir tas, ka šis risinājums ir uz klientu orientēts. Respektīvi, katrs no lietotājiem var viņu pielāgot savām vajadzībām, savām darba pienākumu izpildē veicamajām lomām un ļoti vienkāršā veidā to konfigurēt. Jo ir dažādas gan katra darbinieka veicamie darbi, gan katras iestādes aprites procesi, un to visu var šeit nodrošināt. Un ir tiešām ir ļoti pieaudzis šis gan lietotāju skaits, gan apstrādājumu dokumentu skaits, gan arī uzdevumu skaits, kas nodrošina tātad šo te dokumentu apriti. Un rezultātā visi šie procesi un dokumenti visi procesi ir caurspīdīgi, atsakojami. Jebkurā mirklī var redzēt, kā tad tiek izpildīti uzdotie uzdevumi. Jā, un tad vēl arī gribēju pastāstīt to, ka šis risinājums ir guvis atbalstu arī pie citiem lietotājiem, un esam šogad oktobra beigās noslēguši līgumu arī ar valsts ieņēmumu dienestu, kurš arī ievieš šo risinājumu Namejas Enterprise, tā kā mūsu lietotāju skaits pieaug. Tur ir plānots 4000 lietotāju, un arī tiks risinātas līdzīgas problēmas, nodrošināta centralizācija, dokumentu aprites,
atsekojamība paaugstināta, kā arī integrācija ar citām valsts ieņēmuma dienesta sistēmām. Ar nodokļu maksātāju reģistru, elektronisko deklarēšanas sistēmu. Faktiski tā ir plānota kā tāda valsts ieņēmuma dienesta asinsrite, kas nodos šos dokumentus no vienas sistēmas uz otru. Labdien! Katrīna Tūzliks, e-pakalpojums fonā. Paldies! Mans vārds ir Vitija Kīmova, es pārstāvu uzņēmumu ZZ Dats, un mēs nodarbojamies ar informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādi, kā man liekas ik viens uzņēmums šeit. Bet šodien es pastāstīšu par mūsu izstrādāto portālu e-pakalpojumi. Mums ir pāris jaunumi, un viens no pirmajiem jaunumiem ir tas, ka mēs nodrošinām iespēju iedzīvotājiem pieteikties saņemt atgādinājumu e-pastā vai SMS veidā par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos. Ko tas nozīmē? Ja iedzīvotājiem ir nekustamais īpašums, attiecīgi portālā e-pakalpojumi ir iespēja pieteikties šim te nodoklim. Ja jums ir nekustamais īpašums, nevēlaties kavēt nodokļu apmaksas termiņu, piesakieties atgādinājumiem, 7 dienas iepriekš tiks izsūtīts atgādinājums uz e-pastu, savukārt pēdējā maksāšanas dienā tiek izsūtīts atgādinājums SMS veidā uz jūsu mobilo tālruni. Pie šī te paša vēlos pieminēt, ka juridiskajām personām, kuras kļuva par nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem līdz 14. gada 1. janvārim, bija jāpaziņo sava elektroniskā e-pasta adrese līdz 14. gada 1. jūlijam. Daudzi šo ziņu ir palaiduši garām, un nesen valsts ieņēmuma dienests ir izsūtījis vēstuli brīdinājuma. Un šeit gribam informēt juridiskās personas, ka paziņot e-pasta adresi ir iespējams arī portālā e-pakalpojumi, izmantojot šo te pašu pakalpojumu e-pastu un SMS pieteikumus. Mūsu otrais jaunums, ar ko mēs lepojamies un gribam visiem pastāstīt, ir elektroniskais pakalpojums Jelgavas pilsētas pirmsskolu rindas. Ko sniedz pakalpojums? Pakalpojums nodrošina bērna reģistrāciju pirmsskolas izglītības iestādes rindā, attiecīgi iestādes izvēli vai tās maiņu, ir iespēja iesniegt pieteikumu līdzfinansējumam un labot kontaktu informāciju. Šeit mēs vēlamies mudināt pašvaldības apsvērt iespēju elektronizēt pirmsskolas izglītības iestāžu rindas, kā arī iedzīvotājs mudināt pašvaldības elektronizēt šīs rindas. Un mūsu trešais pakalpojums, trešais jaunums ir civilstāvokļu aktu reģistri portālā e-pakalpojumi. Civilstāvokļu aktu reģistros ir iespēja uzzināt informāciju, respektīvi apskatīt informāciju uzzināt informāciju no reģistriem tādiem kā dzimšanas un laulības, miršanas un miršanas reģistrs. Vienkāršāk sakot, ja jums ir pazudusi dzimšanas apliecība, piemēram, jūs varat uzzināt informāciju par šo dzimšanas apliecību, pieteikties elektroniski, saņemt tās apliecību vai izziņu. Tas no manis arī viss. Labdien! Esmu Liesma, strādāju Tieto Latviju. Esmu šodien kopā ar savu lielisko kolēģi Ingu. Un mūsu plāniņš ir pastāstīt par lielisku, tikpat lielisku kā Ingam, jo šo risinājumu ir izstrādājusi viņas nodaļa. Tātad risinājumu darba laika uzskaitei. Kamēr Katrīna liek prezentāciju, izmantošu mirkli, lai uzdotu jums jautājumu. Tā kā liela daļa publikas šodien ir žurnālisti, mēs gatavojoties prezentācijai, savā starpā runājām, un mums radās jautājums.
Kā jūs klātesošie, vai esat kādreiz aizpildījuši savu laika uzskaiti, rēķinot stundas, cik jūs esat patērējuši noteiktiem uzdevumiem? Būtu ļoti jauki, ja pacelt rokas tie, kas to ir darījuši. Diezgan liela daļa. Ļoti labi. Tātad mūsu stāsts būs tieši par to, kā šo ļoti patīkamo, noderīgo procesu padarīt patiešām ērtu, vienkāršu un ātru. Laika uzskaistes sistēma MyTime. Jā. Papildus tēma mūsu prezentācijai ir, kā uzņēmumam strādāt tā, lai nebūtu nepieciešams sliktais Džons kā štata darba vieta. Jo, kā jau mēs tikko runājām par darba laika uzskaiti, jāsaka godīgi, arī mums tā nav mīļākā darba dienas vai darba nedēļas sastāvdaļa. Apsēsties, jā, IT uzņēmumi jau ļoti smaida, zin, ko tas nozīmē. Apsēsties un atcerēties, ko tad es darīju, cik stundas es tam patērēju, kā man tagad tas viss ir jāievada sistēmā. Un tad, kad tu to visu esi sarēķinājis, nepaveicās un vēl sistēma uzkarās, piemēram. Nav pārāk jauki. Mēs neesam vieni. Visā pasaulē šī tēma ir ļoti aktuāla. Piemēram, kāds ASV Minnesotas štata uzņēmums šo problēmu ir izcinājis sekojošā veidā. Uzņēmums konstatēja, ka darbinieki pilda neregulāri šīs laika kartiņas vai nepilda viņas vispār, un nolēma darbiniekus motivēt sekojošā veidā. Tas cilvēks, kas aizpilda savu darba laika kartiņu, saņem bezmaksas alu. Kā jūs domājat, efektivitāte uzlabojās par 99%. Alu. Jā. Jāsaka godīgi, ka līdz 2008. gadam arī Tieto darbinieki darba laika uzskaiti aizpildīja diezgan nelabprāt. Un kādā brīdī uzņēmums sāka domāt, kā šo procesu optimizēt. Diemžēl Tieto neizlēma piešķirt bezmaksas alu. Tieto radās ideja radīt jaunu sākotnēji iekšējo sistēmu šeit darba laika uzskaitei. Redzot šos skaitļus, es varu iedomāties, ka jūs tagad nepacietībā uzzināt, kas šie ir pa skaitļiem. Jā, tas Tieto sistēmas izstrādes tā vēsture bija tāda, ka katrs Tieto darbinieks savai darba laika uzskaitē nedēļā patērēja 20 minūtes vidēji, kas piekrītat ir salīdzinoši daudz. Un tā kā Tieto korporācijā visā pasaulē ir 16,000 darbinieku, un Tieto atrodas 30 pasaules valstīs, kopā gadā tas veidoja 277,000 stundu. Aptuveni, Inga piebilst. Piekrītat, tas ir liels skaitlis, ja to pārvērš naudā, kā to uzņēmumu vadītāji ļoti mīl darīt. Tas veido diezgan tādu ievērojumu summu. Un, jā, Tieto Latvija piedāvāja korporācijai izstrādāt vienkāršu ērtu darba laika uzskaitas sistēmu. Un kā jūs domājat, kā viņu nosauca? Viņu nosauca par MyTime, jo Tieto korporācijā vairumu iekšējo sistēmu sauc nosaukumi veido My. My Data, My Invoices, MyTime. Un uzreiz atbildēšu uz jūsu jautājumu. MySport nav Tieto korporācijas uzņēmums. Tātad par MyTime sistēmu. Tā kā Tieto atrodas 30 pasaules valstīs un ir tik liels darbinieku skaits, sistēmai bija jābūt ļoti stabilai, jo mēs esam cilvēki,
un daram visu pēdējā brīdī bieži vien, kas nozīmē, ka liela daļa darbinieku piektdienas pēcpusdienā atceras, ka ir jāaizpilda padarītā uzskaite, atver maitējumu un tad sāk viņu aizpildīt, kas rada diezgan lielu noslodzi sistēmai. Esam ļoti lepni un priecīgi, ka mūsu maitājums ir ļoti jaudīgs. Viņš iztur šo lielo slodzi un sistēmas darbība ir ļoti stabila. Kā jau minēju, tie to iemesli, kāpēc mēs veidojām šo sistēmu, bija saīsināt laiku, kas pavadīts darba laika uzskaitei, samazināt izmaksas un palielināt efektivitāti. Jo IT uzņēmumi, balstoties uz padarītā laika uzskaiti, izstāda klientiem rēķinus. Un ja šī uzskaita netiek veikta vai darbinieki kādu iemeslu kavē vai atliek šo darba laika uzskaites aizpildīšanu, rodas grūtība grāmatvežiem, viņi nevar izsūtīt klientiem rēķinus laikā. Un tas nav nevienam patīkami. Tad ir jāsauc palīgā sliktais Džons un sekas nav jaukas. Bet ir dažādi iemesli, kāpēc iestādes un uzņēmumi šo padarītā uzskaiti veids. Viens no iemesliem kļuva aktuāls 2013. gada 15. maijā ar ministru prezidenta rezolūciju. Iespējams, esat dzirdējuši. Šī rezolūcija noteica, ka ar 14. gada 1. janvāri visām ministrijām un ministriju padotībā esošajām iestādēm ir jāievieš darba laika uzskaites sistēma, kas šajās iestādēs uzreiz radīja daudz jautājumus, kā mēs šo darba laiku uzskaitīsim, ko ar šo informāciju darīsim, kādu sistēmu ieviesīsim galu galā. Pirms es dodu vārdu Ingai, es izstāstīšu vienu tādu, kā mēs to saucam, case study, tātad par šīm valsts iestādēm un ministrijām. Šeit jūs varat redzēt, kā izskatās maitājums. Tajā brīdī, ka ministrijas un to pakļautībā esošās iestādes sāka lūkoties pēc jaunas darba laika uzskaites sistēmas, tas, kas piesaistīja mūsu sistēmā cilvēkus, bija vienkāršība, iespēja ātri aizpildīt, nedarot liekas darbības. Un mums ir ļoti jauks arī tāds, manuprāt, veiksmes stāsts. Maitējuma sistēma ar šo gadu darbojas valsts ieņēmuma dienestā un iepirkuma uzraudzības birojā, kuros abās iestādēs kopā 4300 darbinieku iztiek bez sliktā Džona, taupa valsts naudu un darba laiku aizpilda ļoti ātri un vienkārši. Jā. Došu vārdu Ingai. Paldies, Lesma. Varbūt mazliet papildinot Liesmas stāstījumu arī tieši par šo te vidu maitājumu, jeb darba laika uzskaites sistēmu. Domāju, būtiski būtu piebilst arī, ka šai sistēmai ir integrācija ar FMS slaveno Horizon. Būtībā visi darbinieka dati automātiski nāk no Horizon sistēmas. Lūk. Pabeidzot Liesmas stāstījumu vispār par laika uzskaites sistēmām, es varētu piebilst, ka apskatot piedāvājumu klāstu par šādām darba laika uzskaites sistēmām vispār pasaulē, ir pieejami daudzveidīgi risinājumi. Pats senākais risinājums, starp citu, kurš vēl joprojām daudzos uzņēmumos pasaulē eksistē arī papīra formātā, ir tā saucamais time in, time out, kad darbiniekiem ir jāreģistrē, cikos viņi ir ieradušies darbā un cikos viņi iziet no darba ārā. Un eksistē diezgan daudz risinājumu šādai uzskaitei. Arī maitājuma risinājumā var ievadīt laiku no līdz, bet tas nav primārais šīs sistēmas uzdevums. Tāpat eksistē arī vairāki, es teiktu, samērā komplicēti risinājumi, ar kuru palīdzību var tā kā plānot
darbinieku laiku jau uz priekšu. Tas ir svarīgi un būtiski gadījumos, kad darbinieki, vieni un tie paši darbinieki strādā dažādos amatos, veic dažādas darbības, ja, tad uzdevums sistēmai ir palīdzēt uzņēmumam saskatīt, kā optimālāk organizēt šo te darbinieku laiku. Es teiktu, ka tas varbūt arī nav īsti maitājuma primārais uzdevums, kaut gan tāda iespēja pastāv, bet tā sfēra, ko pārklāja tieši maitājums, ir to uzņēmumu sfēra, kas varētu būt gan vidēji, gan lieli uzņēmumi, kuri strādā, tātad darbinieki strādā projektos un veic dažādus uzdevumus par šiem projektiem vai procesiem, kā valsts uzņēmuma gadījumā. Un tā būtiskā nozīme ir, ka darbinieki aizpilda to, ko viņi ir darījuši, un tieto gadījumā, Liesma jau minēja, ka mēs varam šos datus sūtīt tālāk uz sistēmu, kur veido rēķinus klientiem. Tad arī šādi risinājumi pastāv patiesībā jau pasaulē citur, ja? Un ir arī maitājuma gadījumā mēs varam integrēties ar dažādām šīm te rēķinu veidošanas sistēmām. Otrs būtiskais uzņēmums un uzdevums, un kā arī tieto izmanto šo te sistēmu, ir, ka ir zināmi procesi vai projekti tieto gadījumā, kur uzņēmumam ir svarīgi redzēt, cik daudz laika darbinieki patērē, piemēram, mācībām vai kaut kādām īpašām darbībām. Ja. Visvairāk tas ir mācībām, gan ko darbinieki pavada pašmācības ceļā, apgūstot kaut kādas prasmes, kompetences vai arī ārējās apmācībās. Vai kaut kādiem administratīviem uzdevumiem. Tātad šīs te divas būtiskākie uzdevumi - rēķinu veidošana un procesu pārskatīšana. Jā, tas arī ir galvenais. Tā, manuprāt, viss. Paldies! Sveiki visiem, mani sauc Aleksandrs Pliska, pārstāvis uzņēmums IA DPA. Un šodien varbūt nedaudz pastāstīšu par to, ko mēs esam darījuši, bet arī centīšos skatīties uz nākotni un stāstīt to, ko mēs gribam darīt 2015. gadā, kā arī nedaudz pieskāršos pie 3 demonstrācijām, kuras varēs redzēt no 1. janvāra Latvijas Nacionālā bibliotekā. Diemžēl, cik es saprotu, ka pirmo pusgadu viņas būs diezgan ierobežotas un ka visi pārējie viņas varēs apstīt nedaudz vēlāk, bet jā. Tā kā prezentācija. Video, ok. Jā, kā es jau teicu, pārstāvu uzņēmumu DPA, un tad šodien pastāstīšu tieši par to mūsu eksporta risinājumu portfeli. Kā jau mēs te visi, mēs esam IT uzņēmumi, kas pārsvarā nodarbojas ar dažādu tā saukto custom development, jeb risinājumu izstrādi balstoties uz klienta specifiskajām vajadzībām. Latvijas klienti mums ir ļoti specifiski, jo katram ir savas vajadzības, un ļoti forši ir tas, ka klienti mēdz nodefinēt savas vajadzības. Tad mēs kā uzņēmums mēs strādājam ne tikai Latvijā, bet mēs arī paplašināmies nedaudz starptautiskāk. Tad, principā, esam pārņēmuši visu Baltijas tirgu, gan arī skatāmies nedaudz tālāk uz Austrum Eiropu, tā kā Ukraina, Baltkrievija un arī Gruzija un Azerbaidžānu. Jā. Tad sākšu uzreiz par mūsu tiem 4, principā stāstīt par 4 risinājumu līnijām, produktu portfeļiem. Tad tas pirmais tas ir BIMS, kas ir tā biometriskās identitātes multimodālie risinājumi. Un es pieļauju domu, ka daudz no jums zina, kas ir biometrija, daudz no jums nezina, kas ir biometrija, un tas ir principā cilvēku atpazīšana pēc kaut kādām raksturīgām īpašībām, kas piemīt tikai jums. Tas ir teiksim, jūsu sejas attēls, jūsu pirkstu nospiedumi, jūsu acu tīklenē un tā tālāk. Un tad, principā, mēs Latvijā, es nezinu, es varu tā teikt, bet mēs esam viens no vadošajiem uzņēmumiem, kas nodarbojās tieši ar tiem biometrijas risinājumiem. Esam ļoti daudz ko izstrādājuši mūsu valsts iestādēm, varbūt nerunāšu tik daudz par to, bet, principā, viss, kas ir saistīts ar biometrisko datu iegūšanu, apstrādi, salīdzināšanu un tā tālāk, to visdrīzāk esam darījuši mēs kaut kādā jomā. Un tad, teiksim, tas 15. gadu plāns ir nedaudz tālāk paskatīties un aiziet uz eksporta tirgu ar to mūsu dažādiem produktiem, ka, teiksim,
Igaunijā un Lietuvā mēs jau pēdējo gadu laikā aktīvi cenšamies strādāt, un izskatās, ka nākamgad arī būs pirmie rezultāti, bet arī pastīties nedaudz plašāk. Un tad, teiksim, no 1. janvāra demo centrā mēs piedāvāsim jauno video analītikas risinājumu. Šeit ir esošais, kurš tikai atpazīst cilvēkus pēc sejas, kas ir saglabāti iepriekš datubāzē. Mēs esam izdomājuši, ka tas vairs nav tik forši un tas nav tik interesanti. Un tad, teiksim, tās mūsdienu tehnoloģijas piedāvā tas, ka forši, bet mums vajag kaut kā, mēs varam atpazīt cilvēku, kas ir saglabās datubāzē, bet, teiksim, mēs jau visi neesam kaut kādās datubāzēs un vēl kaut kur un tā. Un tad tas jaunais, ko piedāvā tā tehnoloģija, ir tas, ka, teiksim, vienkārši analizēt tās cilvēku sejas, noteikti, vai tu esi vīrietis vai sieviete, kādā vecuma grupā tu esi, cik ilgi tu esi bijis tajā telpā, cik bieži tu nāc uz to veikalu un tā tālāk, un ka, teiksim, piedāvā tādu, kā saka, statistikas informāciju, kad uzreiz, teiksim, tas biometrija kā produkts, viņš iziet ārpus no tā saucamā tā drošības sektora, ko lieto policija, robežsardze un tā tālāk. Un, principā, šāda veida risinājums var tikt pielietots jebkurā lielveikalā un tā, kur, principā, fiziski tas veikals, viņš jau nekādu informāciju pie jums nesaglabā. Viņš nesaglabā jūsu sejas attēlus nekādā datubāzē. Viņš vienkārši tajā sekundē, kad jūs pāriet, izanalizē un savāc kaut kādus metadatus. Un tad, teiksim, no 1. janvāra šis risinājums būs Latvijas Nacionālā bibliotekā. Tā kā es domāju, ka jūs visi varēsiet ar viņu paspēlēties, izbaudīt un redzēt, cik precīzi viņš varēs pateikt jūsu vecumu. Uz mani viņš kļūdās uz 2-3 gadiem, bet tas ir atkarīgs no cilvēka. Un es domāju, ka mūsu daļajām dāmām tas arī ir atkarīgs, kāds make-ups tiek uzlikts un tā tālāk. Tad tā nākamā produktu līnija, tas ir DPA FITS, jeb inteliģentās transporta sistēmas. Kā jūs zinat, tad, teiksim, varbūt Rīgā tas nav tik populāri, bet visās lielajās valstīs, lielajās pilsētās visur pārsvarā ir kaut kāda satiksmes novērošanas sistēmas, kas, teiksim, skatās, kā brauc mašīnas, vai kaut kāds satiksmes negadījums, vai kā notiek. Automātiski arī uzreiz tiek pielāgots luksusforu gaismas, balstoties uz to trafiku un tā saukto. Un tad, principā, šī gada laikā DPA arī sāk strādāt šī virzienā arī Latvijā. Uz doto brīdi mums ir viens aktīvs projekts ar CSDD. Es domāju, ka kaut kad drīzumā jūs rezultātus redzēsiet krietni labāk un vairāk arī uz ielām, bet tā dziļā doma, tā vienkāršā doma ir tas, ka, teiksim, brauc kaut kāds transporta līdzeklis, ko var nofilmēt video kamera, un viņa automātiski spēja atpazīt numurzīmi, no kuras valsts ir tā numurzīmes, mašīnas marku, modeli un tā tālāk. Un šī gadījumā, piemēram, jūs paši zinat, ka bieži vien ir tā, ka tiek zakti auto kaut kādu, un tad, teiksim, policija var ievadīt sistēmā kaut kāds numurzīmes, kas tika nozagts mašīnām, tad, teiksim, ja tev tiek monitorēta pilsēta, tad tev automātiski, kur tā mašīna tiek pamanīta, uzreiz tas policists saņem īziņu, tur uz tās ielas, tā krustojuma bija pamanīta tā mašīna. Tā kā, jā. Un tad, teiksim, tas risinājums, kas būs demo centrā, mēs mēģināsim kaut kur uzstādīt vienu demo kameru un Latvijā, kur filmēs vienu ceļu, un tad, teiksim, tai demo centrā jūs varēsiet redzēt, kā brauc mašīnītes un cik precīzi viņas tiek atpazītas. Teiksim, cik precīzi tiek atpazīta tā numurzīme, tas modelis, marka un tā tālāk. Tad tā mūsu trešā produktu līnija, tā sauktā DPA Acto, ir tieši par biznesu un datu pārvaldību. Tas ir vairāk vai mazāk tieši tādi produkti, kas ir domāti tieši uzņēmumiem, piemēram, kā kaut kāds darba laika uzskaites sistēmas, dokumentu vadības sistēmas, dažādu datu analīzes sistēmas un tā tālāk. Un mūsu demo centrā stāvēs mūsu tas risinājums, kas jau stāv pašlaik te. Tas būs capturing, paroļu aizvietošanas risinājums, ko šī gada laikā mēs esam ieviesuši arī zemkopības ministrijā, kā Acto Enterprise Identity, kur, teiksim, darbinieki izmanto savu mobilo telefonu, lai tā kā ieietu iekšā savā datorā, savā darba vietā un uzsāktu to darbu. Un tā. Un tad pati pēdējā produktu līnija, tas ir DPA Apostolo, ja pasta risinājumi. Pēdējo 2 gadu laikā mūsu pašam Latvijas pastam esam uzbūvējuši pilnībā jaunu tā kā point of sale sistēmu, pārdošanas sistēmu, kā arī pašlaik līdz galam tiek ieviesta pasta bankas sistēma, tad, teiksim, esam strādājuši arī ar pastiem, nedaudz vairāk saprotam, kā notiek pasta biznesa, un tad tas mērķis 15. gadam ir varbūt paskatīties uz citu valstu pastiem, mēģināt viņus uzrunāt ar mūsu produktiem. Jā. Tad no manas puses tas ir viss, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja tādi būs. Jā, liels paldies! Mūsu sadarbības partneru tēmas un prezentācijas ir noslēgušās, un noslēgumā es vēlos jūs informēt par to, ka vairāk kārt jau šodien izskanēja
ka Latvijā ir gudras galvas un IT nozare ir vērā ņemams spēks un padarīto darbu rezultāti ir labi. Tad Rīgas IT democentrs, kurš šogad noslēgs savu 2 gadu darbību šeit Valdemāra centrā, gada nogalē pārcelsies uz Gaismas pili, Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku, un darbosies arī sadarbojoties ar Latvijas prezidentūru Eiropas padomē sekretariātu, rādot visiem Latvijas un Rīgas viesiem, pirmā pusgadā tad tieši prezidentūras viesiem, šos IT nozares rezultātus un labākos risinājumus. Kā jau minējām, tad Rīgas IT democentrs jau pats par sevi ir tikai tukša telpa, tāpēc esam ļoti priecīgi un pateicīgi mūsu sadarbības kompānijām par darbu. Un ceram, ka nākošais gads nesīs veiksmi mums arī pasaules tādā redzamā bildē un varēsim visu savu labo darbu rezultātus tad parādīt arī plašam interesantu lokam. Liels paldies! Es aicinātu jūs varbūt pie kafijas tases izmantot izdevību, uzrunāt visus šodienas dalībniekus, uzdot savus jautājumus, varbūt precizēt kādu nepieciešamo informāciju. Lūdzu!